Pulkstenis ir 2:20. Apstājāmies pačurāt ar skatu uz zirņubriežu. Izkrūmpi jau. Pulkstenis ir precīzi 4:00 no rīta. Un mēs esam rīt. Vēziks mūks savā. Raujam iekšā. Mantas uz nedēļu. -96 km. Tundras transports lido. Pirmās 2 minūtes tundrā un jau ragu atradu. Nē. Viss tās diezgan dūli. Sākam savu piedzīvojumu tundrā. Ir pirmā bāzes vieta uz upju sazarojumu. Aureli. Mana pirmā maziņa. Aktīvi. Paldies! Tā kā pasaku zemē, tiem rollīšiem ir tādi. Ui. Nu viss, paldies tev, Žurs. Karsti sapējam, kaut ko notiram. Karsti, bet te labu. Un paldies.
tur ir dziļš. Te ir reku paliek saklā. Davai, viss labi. Shortcuti. Jaudīgi pirmā diena mums. Šovakar pavārs Mārtiņš. Jau ir pats. Dzidrais ūdens te ir pilnīgi neticami tīrs. Kad mierīgi pasmelt dzer, ļoti garšīgs. Te ir ritīgi krūtas vietas. Tundras copmaņu aprīkojums. Tur krakls tā un krokši ar bling-blingiem. Mažā šukā. Vai nav skaisti? Johoho! Ko skaisti! Paldies! Jāaiziet tur uz šo vietu. Iztrauma. Kā palika? Tomēr tiešām paslīdēju. Ievilka mani bedrē, kur ir līdz kaklam. Viss jāslāpa. Ej, tu no... Fuck. Pirmās nakts nometnes vieta. Viss novākts, sakrauts. Tad nodemonstrēšu jums, kā uzlikt somu. O. Kopā mums 58 kg mantas. Nu bija. Nu jau ir mazāk. Mani stringi. Bišķīt ir. Jā, mums jādodās. Nu jā, iesim pāri. Davai, tiekā. Lundras psihopāts. Normāls ekšans te. Tādām paunām, brienam.
Acīm. Vēl grūti. Četrus kilometrus ejam jau pēc 2 stundas, laikam. Forši. Mārtiņš ir tur kaut kur tundā. Nāk. Nē, nav. Ai. Nu, johaidī. Matei, čau, Rasa. Ej, tu nāc. Sātana ferkale. Mārtiņš jau izmisumā ēd indīgās ogas. Piefiksēju tundras lifehacku gudrību. Tik ir upi, alņi iestaigājuši taku. Kāpēc? Kā es zinu, ka alņi, tāpēc, ka viņi ir tiešām daudz, mēs jau vairāk sadzējām un alņu kakas visur. Reku viņi ir iestaigājuši tādu nemanāmu taciņu. Un te pa to taciņu ir iet diezgan normāli. Viņi iet visu laiku gar upi. Kaut kur paiet mālā vai ko, bet jo savādāk tur gar upi iet ir tu neiespējami. Tundras lifehacki. Jaudīgi. Bombačkā ir jau. Mārtiņa onkulu trešā diena. Trešās dienas rīts. Esam sapakojušies, novākušies. Dodamies ceļā. Jānāk ir zivi beidzot liela. Ejam pēc 50 metras. Bum! Šķērsojam upi. Mums izdevās šķērsot upi. No kurienes. Ne bez piedzīvojumiem, bet nu tas paliks tundrā. Tāpēc arī es esmu pliks bez drēbēm šobrīd. Bišķi jāpažāvē krekls. Secinājums izdariet paši. Kas tur bija? Ar visām somām, jā. Labi, mēs ejam tālāk.
Gints makšķerē. Tāda diena upē. Un tuvojās negaiss. Turienes. Ir apkārt ducina. Te viss ir sauss. Tur vienkārši tautības liels forels. Atkal ejam. Izstaigājam ar to basēnu, kas ir pilns ar forelēm. Jā, skaistas, smukas foreles dzīvojās. Divas man norāva manas mazās mušas. Un viss. Bet tā pa lielā viņam baigi nekas neinteresē. Kaut kāda siesta viņam šobrīd. Jā, Mārtiņš vienu dabūja straumē. Nu labi, pusdienas būs. Ejam tagad tālāk jāiet. Trešā diena jāiet meklēt zonu, jo jā, nu šodien tā diena, ka mēs esam noziņojuši. 3 dienas būsim nezonā. Nē, 2 pa lielam, jā, bet nu jau ir trešā. Bet, ko darīt? Tad nav viegli. Ejam meklēt pusdienu vietu un zonu. Un kā tā. Sapakojušies un dodamies tālāk meklēt zivis. Tundras transports. Tad uzfilmējam, jā. Nu skaisti, Mārtiņa, apsveic tev ar. Tūlīt nomērīsim cik. Bet ir labi. Ko tu vari pateikt šodien? Beidzot, mēs ēdīsim maizītes. Paldies Mārtiņam par rūpīgo darbu. Beidzot mēs ēdam tās maizītes. Tepat arī noķerta, izfilēta un aiziet sistēmā. Alņu taka nedaudz palīdz. Bet nu pa lielam te ir ļoti skarbi. Nav nekāda parciņa pastāja. Jā, tik kā es. Oj, Mārtiņ. O, jā. Ir tā pa...
Drusciņi paklapējām, uzēdām forelīti, tagad ejam tālāk, bet jaunas vietas. Kamēr pa dienu neķerās, tikmēr var paiet. Šodien baigais karstums. Tā ir jāpapīram ir reāli skaisti. Tāda vieta, ka nevar neiemest. Tikko sarunājām, ka mūs pārcels ar kanoju laiviņu pāri. Gins gan mēģina tikt pāri tāpat, brīnot. Bet redzēsim, kas te notiksies tālāk. Tātad mums palīdz cilvēki. Brauc mūsu mantas pārcelt to. Uz manis aizbrauc. There's good stuff in the bag, so enjoy. Nu jā, tā kā mēs nākamie laižam tālāk. Piedzīvojums turpinās. Gini, ko tu dari? Ko tu dari? Vajag nestipros, ne? Tāds. Nezinu. Šodienas mērķis ir sasniegts. Ezers, ezeriņš. Esam klāt. Vakars pie ezera. Pateikt, baigi neko nevar. Ejam meklēt pālijas. Kaut kādā ezerā. Ir kaut kas labs. Jā, forel. Forel. Vai kāda lava. Paldies. Nu te beidzot es kaut ko lielu dabūju. Labrīt. Ārā no ezera čāpojam grupi. Iesim tālāk meklēt atpūtas vietu. Šodien veltīsim dienu atpūtai un copei. Jā. Tā pākstoties, pa brītim iemetot, kaut 5 zivtiņas ir salasītas. Nav lielas, bet ir copa notiek. Tikko pulkstens arī nobļauj, kad ir storm alerta, tad notiek spiediena maiņa. Domāju, ka zivīm arī jābūt aktīvākā. Un, jā, sestdien jau lietu soli, tā kā mums tagad ir atpūtas diena un tad 2 dienas līdz jātiek ārā no šajienes. Tā kā tā, baigi daba te ir nereālā, bet tu neko nevar pateikt, vienkārši skaisti. Karstums beigais. Jā, un ir tāda, ka es nesu mantas un meklēju vietu, kur iekas, lai var Hels mūs izcelt. Mārtiņš ir off. Vai nu kā pārkarsts vai ko. Čāls ir galīgi stīvs. Es nesu mantas, iešu viņam pakaļ. Vai, jo tur, kur viņš paliek, tur pat Hels nevar atlidot pakaļ. Tā kā
Tundra ir nežēlīga. Bet viss būs labi. Tā kā, jā, redzēs, kas notiek. Nomet mantas kaut kādā spotiņā, kur arī var kas šēlis nosēsties, tad pļaviņi ir. Tā kā ir Mārtiņa pakaļ. Traki. Tundra. Mārtiņš ir atgriezies. Iekārtojam jaunu bāzes vietu. Beidzot ir tā diena, kad iesim copēt vakarā. Tur ir straumītes, iesim pa straumītēm, aizstraumītēm meklēt iesnieces. Lais kā copi. Sēdi čiliņā. Kā var tas zivs būt? Šiten zivs. Atkal ir. Jep. Šitādā vietā. Ej tu nost. Ha! Trešais metiens, Taču cik rūpi. Sopē visu laiku jāuzsaka. Tur te ir adrenalīns, te ir tu nost. Mušu strīmā. Māma ir zirdziņa, maziņā. Jā, tā, kas tur lēkāja. Tur. Dzīvo porams. Kā viņas tajā gaļmašīnā tur vispār eksistēs nezinu. Bet es tur dabūju divas, viena no sopes. Tur bija boss. Boss man tā uztest tādu, kad viņš to paigāja. Rakitēri. Bet nu skaisti.